Šodien, Latvijas Republikas 105. gada dienā, man ir gods uzrunāt un sveikt visus novada iedzīvotājus mūsu valsts svētkos. Esam kupla saime, tuvu 40 000 iedzīvotāju, un mūs visus vieno kopīgs mērķis valsts un novada izaugsme, labklājība. 18. novembris ir paši nozīmīgākie valsts svētki, atzīmējot neatkarīgas valsts dzimšanu 1918. gadā. Atskatoties vēsturē, mēs redzam, cik tā ir bijusi sarežģīta. Latvijas tauta ir maksājusi augstu cenu par brīvību, bijis daudz cīņu un upuru. Valsts izveidošana, okupācija un atkal brīvības atgūšana. Cienot mūsu senču varonību un zaudētās dzīves, vēl jo vairāk esam atbildīgi par saviem darbiem un attieksmi pret dzīvi šodien. Tāpēc šajā svētku dienā vēlreiz vēlos atgādināt par pamatvērtībām, kuras būtu jāsaglabā sirdī un jācenšas atstāt ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Aicinu ikvienu rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem, sabiedrības kopējo labumu, izturēties vienam pret otru ar cieņu un vislielāku atbildību, domāt par nākamajām paaudzēm un vidi, kurā dzīvojam. Vēlu visiem mierpilnus svētkus, Dievs svētī Latviju!